Raiņa dzējuļa dramatizējums. Raiņa Čaksa vieta Eiropa un kultūra ir neapšaubāmi nozīmīga. Ja viņa darbība ne tikai ietekmē Latviju, bet arī sniedza ieguldījumu plašākā Eiropas un kultūras konteksta. Viņa literārais mantojums, kas rodas ar spēcīgu patriotismu un dziļu cilvēcisku emociju, ir ieguvis atzīmību ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās robežu. Projekts Domāspēks ir izcilais piemērs tam, ka Raiņa Čaksa idejas un vērtības tiek atzītas un pielāgotas mūsdienu kontekstā, lai iedvesmotu jaunu paudzes un veicinātu kultūras izpratni. Šis projekts ir veidots, lai veicinātu domāšanu un radošumu attīstību jauniešu vidū, atbalstot viena personības izaugsmi un sabiedrības iesaisti. Dzējolis Pagnes parts, Rainis Čaksta. Kad izklaidām pulkiņa šķirsni, man rokas netīšu nāca. Šis pāris neskaitu rindiņu, tas man jautrību līdz. Kā guļas šajus, kā atlīkat vēl, es domāju sen jūs pagni. Es sen jau gara, nekā man nav žēl, vai atkal tas jūtas laidāli. Viss līdz senām rakstam ir cests. Viss dzeltējas līdz tā lāpām. Un mēs kopš vītā vairs des viens otru nesastāvam. Lai dus tās senas atmiņas, es nolieku viņas bez naida. Tas zīmes no manas uzvaras, ka tas, lai mani vairs baida. Tas nespēj mani vairs atturēt, es pats sevi likteni lems. Un, ko es gribu, tu varšu spēt, es savu daļu sev ņemies. Šo dzestu pagatnes parādu. Prāts prom no sevis to raida, tik sirds, ak, jūt vēl nemieru, vēl, ko no pagatnes gaidā. Manuprāt, Rainis Čaksta sava dzēļa gribēja atklāt cīņu ar pagatni, ar savu jūtam, kuri nāca no pagatnes un vēlmi pārvarēt tos atļauju ietekmām. Šeit ir daži citāti, kas tas atspoguļo. Kad izklaidām šķirstību, man rokas netīšu nāca. Šis pāris neskaidru rindi, tas manu jautrību māca. Šeit Rainis apraksta savu pirmo atklājumu, kas radies, kad pārlido pāri pagatni. Šis neskaidras rindīnes simboli iespējas un jaunrada sākumu, kas nāk no pagatnes pieredzes. Es domāju sen jūs pagala, es sen jau garam nekā man nav žēl. Vai atkal tas jūtas laidālam. Šeit Rainis izrāda savu vēlmi atbrīvoties no pagatnes un sākt jaunu dzīvi. Bet viņām ir jautājumi par to, vai tas ir iespējams un vai viņam vajadzētu atrast vēl cilvēkus, lai dalītu šo cēlienu apceļ. Viss līdz senām rakstam ir dzests, viss dzeltējis līdz tam lāpām. Un mēs kopš tā vajag dzests viens otru nesastāv. Šis rindiņās parāda, ka pagatnes ir dzesta un aizmirsta, un neskatoties uz to, ka cīņa ar pagatni turpinās, Rainis un pagatne ir atdalīti, un viņš cenšas virzīties uz priekšu. Internetā man neizdevās atrast tiešu informāciju par to, kad bija uzraksts dzēļas pagatnes parāds. Taču es zinu, ka šis dzēļas kopā ar pārējiem dzēļiem tika publicēts krājuma gals un sākums 1912. gada. Šis laika periods, kura tās bija publicēts, bija ļoti nozīmīgs Latvijas literāra attīstība un kultūras dzīve kopumā. Rainis bija viens no vadošiem literātiem un kultūras darbiniekiem šajā periodā. Viņa darbi tosība gals un sākums bija svarīgs elements latviešu literatūras attīstībā, bija ievērojams ieguldījums latviešu literārā modernizmā. Viņa dzējas krājumi bieži ietver gan sociālus, gan filozofiskus motīvus, kas atspoguļo laikmeta garu un sabiedrības apjūtas.
Ja runa tieši par dzīli pagatnes pārats, es varu pateikt, ka šis dzīlis ieskaitās cilvēka attiecības ar pagatni, kura spēcīga emocionālā sajūta, kā arī domāšanas par to, kāda ir cilvēka saikne ar pagatni un kāds ir šis saknes ietekme uz tagadni un nākotni. Sākumā Rainis apraksta savu pieredzi, kad viņš pārlasīs vecus rakstus un atcerējies pagatni. Šajā posmā var redzēt interesantus jautājumus par to, kāpēc mēs atgriežamies pie pagatnes, kāds ir šis atgriešanās mērķis un kā tas ietekmē mūsu pašreizu stāvokli un izjūtu. Kad Rainis saka, ko guļat šeit, ka atliekat, tas liecina par viņa pārdomām par to, kāpēc mēs turpinām saistīt sevi ar pagatni un varbūt par to, kāpēc mēs nespējam atbrīvoties no tās ietekmes. Turpmāk dzīvi Rainis izsaka savu apņēmību, neļaut pagatni turpināt ietekmēt viņa tagadni un nākotni. Viņš saka, es pats sevim likteni lēmis, un ko es gribu, to varu spēt. Es savu daļu sev nevis. Tas atspoguļo cilvēka spēku un apņēmību. Pārvarēt pagatnes ietekmi un izvēlēties savu ceļu nākotnē. Tomēr dzīvis var just arī nemieru un neizpratni par to, kas vēl var nākt no pagatnes puses. Rainis jautā, vēl, ko no pagatnes gaida. Tas liecina par to, ka neskatoties uz viņa apņēmību, pagatne joprojām izraisa sajūtas, un domas par nākotni. Un šīs sajūtas var radīt nemieru un nezinu par to, kas vēl var notikt. Kopumā šis dzīlis var būt interpretēts kā cīņa ar pagatni un apņemšanos izvēlēties savu ceļu, kā arī nemieru un neizpratni par to, ka pagatne varētu ietekmēt nākotni.